Čau visiem! Ar jums atpakaļ ir podkāsts Fotogrāfu sarunas. Paldies visiem tiem, kas klausās, tie, kas skatās. Esam atpakaļ, nu jau 3. epizode, un šī epizode ir īstenībā ļoti īpaša, jo pie mums ir pirmo reizi fotogrāfu sarunu vēsturē dāma. Tas ir noteikti pelnījis aplausus. Jē! Es te uzliku aplausus, man te ir efektiņi visādi, kurus mēs nedzirdam. Liena Petersona, dāmas un kungi. Čau, Liena. Nu ko, esi atpūtusies pēc svētkiem vai vēl ne? Kā ir? Ir labi. Nav nogurums, nav arī kaut kādas pārēšanās problēmas bijušas, ko es šorīt klausījos par radio, cik ļoti daudz cilvēki ar to ir cīnījušies, varētu pat teikt, un kādas problēmas tas ir radījis. Un tiešām... Jā, man arī bija grūti. Un tad man radās jautājums, vai, piemēram, tevi kāds nogāza zemē un spieda to darīt ar varu, vai kaut kāds sods bija par to, ka tu nēdi, vai kā līdz tam nonāk, ir tik grūti? Es biju noilgojis pēc rosolīša. Un viņš bija tik garšīgs, ka es nevarēju atturēties. Tā bija man personīgā pieredze un stāsts. Jā, liekas, ka visu gadu tad daudzi nebija ēduši, un tad atlaida šajās 4 dienās, laikam, jā. Bet es jūtos tiešām labi, paldies, ka uzaicināji. Un, paldies, ka esi šeit. Un godīgi sakot, kad tu uzaicināji, es tā izlasīju un domāju, ka varbūt pat labāk teikt nē. Okay. Jo man pašai sajūta, ka es tā ļoti daudz neko nestāstu par sevi. Un man pat laikam mazliet patīk šī noslēpumainākā daļa, jo, piemēram, arī sekojot līdz dažādiem cilvēkiem sociālajos tīklos, internetā, man pašai brīžiem ir sajūta, ka daži cilvēki ir vienkārši par daudz, un viņi kļūst neinteresanti. Interesantāks ir tas, par kuru tu zini mazāk patiesībā. Tā ir, jā. Un tad, ja tu tā kā visur ļoti intensīvi esi un stāsti par sevi un tā kā pārņem kaut kādā mērā uz brīdi to ēteru, tu vienkārši kļūst super neinteresants, un cilvēki grib kaut ko citu un jaunu. Okay. Es centīšos būt, centīšos nebūt par daudz. Jā, super. Zini kā, varbūt sākam ar to, ka es pieņemu, ka ļoti daudz, kas mūs klausās un skatās, zina, kas tu esi, bet noteikti ir daļa, kas nezina. Un varbūt tu vari tā īsi iepazīstināt ar sevi, ko tu dari. Kāda ir varbūt tās nezinu, tavs aizraušanās ārpus fotogrāfijas un tā kā tāda maza intro par sevi. Varbūt tu vari izstāstīt, jā. Tā kā šīs ir fotogrāfu sarunas, tad mana pamatnodarbošanās ir fotografēšana jau diezgan daudz gadus. Pārsvarā bildēt cilvēkus, tas arī ir tas, uz ko es fokusējos. Cilvēku portreti, kāzas, galvenais, lai fotografēja cilvēks, ar ko strādāt un ar ko sarunāties un kuru vērot un kuru parādīt vislabākajā gaismā. Ar viss kaut kādām tādām varbūt interesantākajām emocijām, un galvenais, lai viņš ir parādīts tādā ticamā šķautnē, lai es pirmkārt noticu tam, ko es esmu nobildējusi un kā tas cilvēks tur izskatās, un tad cerams arī citi to attēlu tā uztvers un tā kā nepaies tik vienaldzīgi garām. Cik forši. Noteikti atgriezīsimies pie šīs tēmas. Jā. Un vēl par to, varbūt, kas notiek ārpus foto dzīves. Man ļoti patīk skatīties korgiju mazuļu video Instagramā. Un tiešām, un jo tu vairāk skaties, jo tev viņas vairāk arī rāda. tas algoritms man ļoti patīk. Un, man liekas, ja cilvēkam patīk korgijas, tad mums ir daudz kas kopīgs. Jo korgiju mazuļi vai vispār pieaudzis korgijas, vienalga tu viņu ieraugi un tu nevar nesmaidīt, man liekas. Tā ir, jā. Un es katru dienu gaidu un ceru, kad izejot uz ielās, es kādu korgiju satikšu kaut kur.
jums arī ir korgis? Nē, mums nav korgijas, bet mums ir labi draugi, kuri, es ceru, ka brauks biežāk ceļojumos, un tad mēs varam pieskatīt Sheldonu. Tad tās ir viņa otrās mājas, kur mēs viņu mazliet lutinam, masējam peciņas, burkāniņš tiek nomizots, lai viņam tā kā būtu 5 zvaigžņu hoteļa sajūta arī, kad viņa saimnieki ir projām. Bet patiesībā tas ir lieliski iespēja, man liekas, pārbaudīt, cik tu esi gatavs sunim vai rūpēm par kādu mājdzīvnieku. Šāda te pieskatīšana, jo būsim godīgi, ka tas nav nemaz tik vienkārši menedžēt ikdienā privāto dzīvi ar suņa dzīvi un darbiem un izklaidēm un ceļojumiem, tāpēc pagaidām ar pieskatīšanu. Okay. Nu labi, nu forši. Sāksim ar to, kad atgriezīsimies pie pašiem pirmsākumiem. Katrs fotogrāfs sarunas mēs sākam ar vienu to pašu jautājumu. Es zinu. jā, Liena izstāst savu fotostāstu. Kā tu sāki bildēt, kā nonāca tavās rokās kamera, mēģini tā kā tas atmiņas savas kaut kā uzrušināt un izstāstīja mums, man un jā, kā tas aizsākās. Nu, tas aizsākās jau ļoti sen. Cik sen? Es tagad tā izsakos, it kā es būtu ļoti senila, bet apmēram jau 20 gadiem. Wow. Jā, tiešām šis klausos senila. tas tā kā mēs te ar Artūru tajā pirmajā sarunā pēc pauzes runājām, mums arī mēs tā kā kaut kā nesen nonācām pie tā, ka es personīgi, viņš beigās arī īstenībā mācījāmies tik ilgi jau īstenībā bildējam. Jā. Man arī nesen kaut kā likās, cik tas kaut kā tur daži gadi, pēc jau 11, tur jau tu jau gan arī 20. Tāds. Es esmu sveiks dinozors. Jā. Bet mans stāsts sākās tā, kad viss kā pie normāliem cilvēkiem, iestājos augstskolā, bakalaurs, stradiņos. Un pēc pirmā kursa kaut kas vasarā būtu tā kā jādara starp mācībām un meklēju darbu, bet tas bija laiks, kad Latvijā, man liekas, arī vispār pasaulē viss gāja tā kā tikai uz augšu. Tāda īsta pirmkursniekam darba piedāvājuma šeit nebija, kurš tur gribētu ņemt uz 3 mēnešiem. Un tāpēc mēs ar kursa biedreni izlēmām, īstais laiks piedzīvojumiem, brauksim uz Angliju strādāt. Uz 3 mēnešiem. Sapņu zem. Izklausās. Bija vien brīdi, īstenībā visi brauc uz tur. Un taču super vasarā ārzemēs pelnīsim naudu, uzdzīvosim zaļi, vispār, tā kā nav priekšstata, kam gatavoties, kas būs, bet, te mazliet arī apstāsimies, šis darbs ir 3 mēneši lasīt zemenes. Tas nav nekas tur fancy, bet... To darīja katrs otrais latvijas. Droši vien, jā, bet tajā brīdī tas likās, lasīt zemenes Anglijā taču ir daudz foršāk nekā Latvijā. Tas noteikti ir daudz karaliskāk, jā. Tur patiek korgī kaut kur. Tad vēl korgī mīlestības nebija, bet jā, mēs aizlidojām, aizbraucām, super priecīgas, ka viss izdevies un esam tur. Mans arī bija pirmais lidojums vispār dzīvē. Es biju dzirdējis, ka vajag baidīties lidojot, bet kaut kā nesapratu, kur tad ir šis bailīguma efekts, viss tā ļoti forši. Nokļuvām savos Skotijas laukos, tiešām tādos dziļos laukos, tas kaut kas līdzīgs tādam mazam pagastam Latvijā varētu būt, saucās Blairgowrija. Kādu nedēļu pagāja, man liekas, kamēr iemācījos par izrunāt. Iedomājamies, tie ir laiki, tur nav mobilo telefonu, internets ir pagasta bibliotēkā, kur tu pieraksties 1 stundu nedēļā, kad tu varēsi atnākt, bet tu pieraksties jau nedēļu uz priekšu, kad tajā laikā tu būsi. Jā, tur, kur mēs dzīvojām, tās bija tādas, tā kā mājiņas, tādas pavisam nelielas, traileri, laikam saucās, 6 cilvēki vienā
tādā trailerī, un kad mēs Komunāļņiks. Varbūt pat Anglijā. Jā, bet tiešām tā kā, es nezinu, 12 kvadrātmetri varēja būt šis trailerītis. Viss tā draudzīgi. Jā, mēs bijām tur 6 meitenes, mēs ar manu kursa biedreni atbraucām pirmās 2, un tur priekšā bija jau liels bariņš no Krievijas, un tad mēs bijām 2 un atbrauc vēl bariņš latviešu. Ieraugot to situāciju, drusciņa entuziasms jau noplaka, jo veikals tuvākais atrodas tur 4-5 kilometrus. Vienīgais, mēs principā dzīvojām zemeņu lauka vidū savās mājās. Visiem ir kopēja virtuve, tur kopēja duša. Vienkārši tāds drusku šoka moments, bet tu īsti arī nezini, nav īsti opcijas, nav kam pasūdzēties, ka baigi slikti ir, vai, piemēram, arī vecāki nekādā ziņā uzreiz tur neteica, jābrauc mājās, mēs tev sūtam naudu, pērkam lidojumu. Tā kā tur, kur tu esi, tev ar to ir jādīlo un jābūt mierām. Un tad, protams, sākās šī zemeņu lasīšana. 3 mēneši, principā katru dienu non-stop viens un tas pats. Tu celies 7, dodies uz lauku, ir dubļaini, ir netīri. Visu vasaru tiek pavadīta tādā kā dubļu pikucī, un vēl tev ir arī jāsalas noteiktais kilogramu skaits, jo tur nebrauc izklaidēties. Jā. Es tā nebiju domājis, kad ir kaut kādi tādi uzstādījumi. Un mēs ar manu kursa biedreni tā kā strādājām čakli, bet mēs nebijām pirmās top lasītājas. Un, principā, lai maksāja, man liekas, vienkārši minimālo stundu likmi, tās bija kaut kādas 5 mārciņas ar kaut ko, kas vispār bija diezgan laba summa. Pirmo pusotru mēnesi tā arī bija, bet tad tiem rangeriem, mums bija tādi rangeri, likās, ka mēs lasām par lēnu, un viņi gribēja, lai mēs tā kā saraujam, lai dabūtu šo te minimālo stundas likmi. Bet tur bija vēl daži cilvēki arī no Slovākijas, Slovēnijas, tiešām tāds liels miks, un viens puisis saprata, ka mūs grib apšmaukt. Un viņš nevis devās lasīt zemenes, bet darba laikā devās uz biblioteku skatīties likumdošanu. Ap jūliju tas ir apmēram. Un viņš kaut kur bija atradis un izskatījis, ka šādi rīkoties nedrīkst, kad tā kā kaut kādu uzlikt kilogramu skaitu, kas mums jāsalās, bet ka mēs varam parakstīt dokumentus, ka mēs tam nepiekrītam, tad tur Anglijas valdība to izskatīs un tā. Mēs labi, jā, mēs, protams, varam parakstīt, pat īsti neiedziļinoties, ko mēs varbūt parakstam un tā. Bet turpinam strādāt, saņemt algu, kaut kas notiek, augusts pienāk, mēs priecīgi dodamies uz Latviju. Principā visa nauda ir iztērēta, jo katru nedēļu mēs dodamies ar kursu biedriem kaut ko nopirkt. Lai gan, piemēram, kas bija liels pārsteigums, ko es tā nevarēju iedomāties iepriekš, piemēram, meitenes no Krievijas tur brauc strādāt ar vienu mērķi nopelnīt savai šubai, jeb kažokam, jo tas tur ļoti augsti kotējās, un tad var labāku vīru dabūt. Tāds bija viņu mērķis. Tādas pirmās interesantās pieredzes ar pasauli vispār, un kaut kāds tāds... Kurš gads tas bija? 2005. Ļoti sen. Jā, 2005. gads tas ir, bet neskatoties uz neko, ar šīs dienas tādu prātu, es nezinu, vai es izturētu, piemēram, ja es rīt brauktu uz Skotiju 3 mēneši, man būtu vienkārši katru dienu tupus, jāčāpo pa vagām, dubļainām un jālasa 8-10 stundas zemenes vienā pozā, jo sāpēja visi pēdas, sāpēja kājas, sāpēja tiešām fiziski un emocionāli tāds ļoti rutinēts, vienveidīgs darbs, bet kas laikam norūd raksturu. Atgriezāmies 2. kursā, un tur bija viens no puišiem, kas sāka mācīties fotokursos, un viņš teica, varbūt arī gribu. Bet man nebija īsti ne kameras, lai gan es biju nopirkusi savu ziepju trauciņu, tādu Olympus, tieši arī Anglijā. Vasarā. Digitāli vai ar filmi? Digitāli. Un mēs ar to kursa biedreni taisījām tur
Rudzu laukā un tur saulrietos pirmās bildītes peldkostīmos un likām tajā vienā stundā Blērgaurijas bibliotēkā draugiem.lv tā kā albumiņas atjaunojām. Un kaut kāda mazā patikšana jau ar foto tur bija. Un tad vienā brīdī, 2. kursa laikā atnāk ziņa, ka mums ieskaitīs nesamaksāto naudu, ko šis Slovāku puisis ir caur savu iniciatīvu nokārtojis un tiem visiem papīriem, ko viņš iesniedza, un valdība ir izlēmusi, ka mūs apšmauca un nesamaksāja. Un vienkārši, wow, diezgan labi. Tā kā vesela mēneša alga bija lieka, un es par šo mēneša algu nopirku savu pirmo spoguļu kameru. Wow. Tas bija Canon 400D ar kita objektīvu. Man likās, ka ir notikusi šāda te neplānota lieta, kad, es nebiju rēķinājusies ar šādu naudu, ka man viņā iegulda ir kaut kādā, tādā nopietnākā lietā. Un, tā es tiku pie savas pirmās spoguļu kameras, un drīz pēc tam arī iestājos Birutas Magēlas fotoskolā. 2 gadu programmā, 3 reizes nedēļā, pa vakariem, pa 3 stundām. Ļoti patika, ļoti forša skola, ļoti daudz, man liekas, arī tā kā paņēmu no šīm mācībām. Mums bija super pasniedzēji tajā laikā. Gan par studijas gaismām, gan modes foto ieinteresē, gan, tiešām bija ļoti tāds plašs tas informācijas apjoms, ko tur pasniedz, un es esmu ļoti priecīga, kad bija iespēja iet šajā skolā paralēli vēl bakalauram, un kaut kā tas tā lēnām aizgāja. Principā visu tehniku ļoti mērķtiecīgi krāju, tā kā līdzekļus tur atliekot katru mēnesi vai no algas vai kaut kādām dzimšanas dienas dāvanām, tā kā man bija visu laiku tāds mazs mērķis. Tagad es gribētu tādu objektīvu nopirkt. Nekas nenokrita no gaisa, nekas netika tā ļoti dāvināts vai saņemts mantojumā, piemēram, no kaut kā, bet katra tā jaunā lieta tika mērķtiecīgi sakrāta. Man arī diezgan labi padevās pārdošana, kad, piemēram, kaut ko no savas vecās tehnikas. Es tā kā izdomāju visādas schēmas, tad man vajadzīgs ir tik, lai es dabūtu to, tad es pārdošu šo. Un, tāds mazā tirgoņa tāda doma iekšā. Un kas ir interesanti, parasti bija tā, kad, piemēram, tā padomē, būtu forši, man tagad būtu tāda kamera, bet tajā brīdī tas reāli liekas, tas nav iespējams. Ne man šobrīd ir tādi līdzekļi, ne arī varbūt tas tik ātri. Un vienkārši tā kā nedēļas laikā notiek tādas lietas, kad man viņi ir un kaut kas saslēdzās un tā doma, nezinu, ir bijusi tik patiesa vai īsta par to vajadzību, kad notiek maģiks vienkārši, un tā ir bijis vairākas reizes. Cik forši. Es palieku garām, tu to 400D tikai jaunu nopirki? Jā. Okay. Jo man pirmā kamera arī bija 400D, un man tas stāsts bija tāds ļoti neforšs. Es viņu nopirku lietot, un čalis viņu pārdeva kopā ar objektīvu, kas bija nokritis zemē, kur viņš bija ar kaut kādu izolēni satinis, un es jau kā zaļš gurķis, es jau nesapratu, kas tur ar to objektīvu tur notiek, un tad man tā lielākā problēma, un tad, salīdzinoši trauma, bija tā, kad es bildēju tās pirmās savas bildes, un viņas visas ir neasas, jo tas objektīvs nokritis zemē, acīm redzot, tur tie stikli kaut kā, tie fokus grezeni, tur viss tur ir tā kā izkustējies no vietas. Un es visu laiku džekiem, kas jau tā kā tur bildē, un kas man bija tur draugi tajā laikā, es viņam prasu, kas pa lietu, kas varētu būt. Visi tur tā kā arī nezinu īsti, jo īsti arī jau tā kā tā pieredze tiem džekiem ir kaut kāda, bet viņi arī īsti nesaprot. Un tikai pēc kaut kāda laika es tā kā iebraucu, kas tur pa vainu ir, un tad no tā brīža man pret tām neasajām bildēm kaut kā tāda fobija, man liekas. Arī īstenībā tagad, tā kā es ritīgi mēģinu tā kā izdarīt visu tā, lai tā bilde ir maksimāli asa, tā kā
Bet pat jau kamera nebija slikta, man liekas, tajā laikā. Tas tāds arī, kā pirmā kamera, tas tāds standarts bija tiem, kam bija tās D kaut kādas kameras, nu tās lielās, tur 5D, un tā tie jau bija tie kaut kādi tie profi. Full frame. Jā, tajā laikā. Bet es domāju, cik nelāgi, ka puisis tā kā mēģināja tev iesmērēt, sanāk, Jā, viņš gan labi man nopārdeva, tā kā, kad... Jā, bet pārdodot, gan es tā kā negribu nevienam neko tādu pārdot, ko es pati nepirktu. Vai ne? Jā. Un tas Džeks bija kaut kāds reāls fotogrāfs, man žurnālists, kur un viņš man tāds rītīgi lepens, izvilk no tās mašīnas tajā laikā, jau zin kā, tad bija kaut kāds 8., 9. gads, jā, tajā laikā jau tas sociātīgu baigi nebija, viņš man albumu izvelk un rāda tās bildes, kas ar to kameru bildēts, un es skatos, jā, un baigi labi, un es atceros, vēl no viņa baigi iedvesmojos, arī tādu albumu uztaisīju. Cik mīlīgi! Un es uztaisu to albumu, tad, kad es pārdevu to kameru, tad es arī rādīju tās bija šitāds stāsts man ar to kameru. Nu jā, kaut kāds tāds... Tu droši vien arī, pērkot tādu pirmo kameru, es biju, piemēram, salasījusies internetā, uz ko jāpievērš uzmanība, ja tu pēc kaut ko lietotu. Jā, jautājums, kā tu nonāc, līdz, ka tev vajag tieši to 400D tev vajag? Īsti, tajā cenas kategorijā un... tur nebija tāda ļoti liela variācija. Okay. Tev bija konkrēts budžets? Man bija konkrēts budžets. Es zināju, ka es negribu, piemēram, lētāku 350, kas jau bija vecāks modelis. Es vienmēr mēģinu tā kā pirkt jaunāko, jo ar to es varēšu strādāt kādu brīdi un nesatraukties. Yeah. Lai gan, piemēram, šobrīd jau, ir kaut kādi gadi, kad tā tehnika jau ļoti nav tā, ka notiek tāds apvērsums, kad iepriekšējais modelis bija tik slikts, un tagad šis te jaunais, taisa vienkārši brīnumus, nav jau vairs tā. Tā ir, jā. Ir kaut kādi nelieli uzlabojumi, protams, jā, ir bijusi vairākus gadus cīņa par labu ISO, lai tur var tumsā strādāt un tā, bet, piemēram, īpaši strādājot ar studijas apgaismojumu, šobrīd nav tev nepieciešama pat jaunākā, dārgākā, jaudīgākā kamera, un tikai tad tu būsi tā kā labs fotogrāfs. Man liekas, vairāk tiešām tā saprašana, ko tu ar to dari, pārzināt to savu ieroci, ja tā var teikt. Un tad no viņa, man liekas, tāpat var dabūt maksimumu ārā. Jo skatoties, ko daudz cilvēku dara ar pašu jaunāko tehniku un ko cilvēku var izdarīt arī ar labu, bet netur svaigāko, jaunāko, labāko, kas it kā labākā. Un bieži vien tomēr tas svaru kauss sliecās uz to prasmju pusi, nevis uz to tehniku. Okay, un kā, teiksim, mācību procesā bildēšana, to pirmsākums, kā tu, teiksim, esi nonākusi līdz tai lietai, ko tu tā kā tagad bildē, šie te cilvēki, kāzas, kā tas tā kā tu tiki līdz tam, kā tu tā kā to lietu esi, sakoncentrējusi, tā var teikt, ja, kad rekurš šitam te esi veltu savu to enerģiju visvairāk, šo lietu bildēšanā. Tā, teiksim, piemēram, mācību procesā arī bija daudz, kas jāizmēģina, un tad varbūt tu saproti, kas tev vairāk patīk vai padodās, un tad jau tu uzreiz tā jau virzies, laikam, tajā virzienā vairāk. Un Birutas Magēlas fotoskolā bija mums arī daudz sadarbība sanāca ar stilistiem un make-up māksliniekiem. Piemēram, mums vajadzēja bildēt viņu darbus studijas gaismās un kaut kā. Tad varbūt tā, tas viss, kā tas saslēdzās arī šobrīd darbos, teiksim, tur portrets, kad tur mazliet make-ups, mati tiek, kad tu redzi to atšķirību, kā tas ir bez un ar, un varbūt arī kā pats cilvēks atplaukst, kad viņš tiek bišķiņ tā kā uzfrišinās. Tur nevajag nekādas tonas ar make-up un princešu lokas un tā, bet vienkārši ka viņu mazliet tā sabužina, ka viņš tāds atdzīvojās un ka viņš sevi ierauga mazliet svaigāku. Un sadarbībā ar tiem stilistiem un paralēli arī mums gāja šis modes foto. Man patika, kad ir šīs
mazās novirzes no ikdienišķības, un kad tur var tā paspēlēties un mazliet to realitāti apgriezt un nedarīt tā, kā vajag, vai kad modē ir iespējami visādi soļi pa labi, pa kreisi, jo, piemēram, cilvēks, kas grib savu portretu, viņš biežāk vienkārši grib labi izskatīties. Jā. Tā kā viņu pat īsti varbūt nesatrauc gaisma, kā kaut kādas tādas lietas, kas viņš vienkārši skatās, lai viņš labi izskatās, viņa nestrauc rakurs tik ļoti, varbūt kadrējums, vide vispār. Tehniski viņš tā kā neskatās uz tehnisku viņš vienkārši skatās uz sevi. Šajā bildē viņš ir pats sev svarīgākais, jā, bet, teiksim, modes bildēs, tur jau tad var arī uz citām lietām koncentrēties, bet Latvijā modes foto un arī varbūt vispār tas diezgan neliels ir. Un arī tie cilvēki, kas darbojās šajā, ir salīdzinoši maz un teiksim, tādas modes kolekcijas jau nav daudz. Skatoties tur ārzem gan žurnālus, gan kas notiek tajā vidē, tas ir tāds drusku cits. Tas līmenis, jā, bet pie mums arī viss ļoti forši notiek, tikai daudz mazākā apjomā un mazākos apmēros. Un droši vien arī mazākos budžetos. Jā. Jā, jā, tas tirgus ir tāds, kāds mums ir ļoti izaicinošs. Mazs un izaicinošs. Viens otru pazīst, kas nav slikti patiesībā, kas varētu būt arī kā priekšrocība šeit, pat, kad mēs esam maz un pazīstam viens otru personīgi un varbūt tās attiecības ir tādas daudz tuvākas un arī, kad nav tik daudz pa virsu. Piemēram, tie daži zīmoli, ar kuriem man sanāk regulāri sastrādāties, kad pirmkārt tās attiecības ir tādas ļoti brīvas un kad mēs jau zinām, ko viens no otra varam sagaidīt, komunikācija ir brīva, man liekas, arī ātrāka. Un ka visi tie procesi notiek tā ļoti forši. Kad, jā, es to tiešām ļoti novērtēju, kad tās sadarbības ir ilgstošas. Teiksim, runājot par kaut kādu vispār cilvēku bildēšanu in general, priekš daudziem, man liekas, liela problēma sagādā šis te, tā kā psiholoģiskais tas faktors, tā kā, ka tev tā kā tomēr ir tā komunikācija ar to cilvēku, jā. Kā, teiksim, ir ar tevi bijis, tu esi tā kā kaut ko, tā kā mācījusies, kā runāt ar to cilvēku, vai tas vienkārši laika gaitā veidojies šis te, tas tavs profesionālisms. Kā tu, teiksim, panāc to sev vēlamo rezultātu, tā, lai tas cilvēks atverās, un tad jums kopēji sadarbojoties, tu dabū to, ko tu esi tā kā iedomājusies, to rezultātu. Kā tu nonāc pie rezultātu? Mans izējas punkts, piemēram, tur kaut kad, varbūt ap 13, 14 gadiem bija pat cilvēks, kurš gaidot autobusu, viņš jau ir ļoti satraucies, ka viņam nāksies šoferim pajautāt biļeti nopirkt. Tieši tik ļoti atvērts komunikācijai, piemēram, ar svešinieku, līdz šodienai, kur man principā ir jākomunicē ar jebkuru. Bet es cenšos laikam jebkuru cilvēku uztvert kā cilvēku, arī jebkuram nostājoties pretī man ir savs zināms satraukums. Arī viņš satraucās. Tu arī satraucies? Ikdienā? Fotosesijās. Man varbūt nav tik ļoti daudz, viņas arī bijuši arī ar tik nepazīstamiem cilvēkiem. Okay. Tu domā, kad mani bildē? Nē, es domāju, vai tev ikdienā, kad tu ej uz, bildēt kāzas, bildēt, teiksim, kaut kādas kampaņas, tur ar modelēm strādāt, vai, darīt to, ko tu dari. Kaut kāds zināms satraukums, protams, ir, bet viņš nav tāds paralizējošs, vai drīzāk tas ir satraukums par to, lai rezultāts abām pusēm ir iepriecinošs. Tas nav satraukums
par to, ka man būs jārunā ar šiem cilvēkiem. Tas ir tiešām satraukums, vai mums izdosies to iecerēto izpildīt. Un tas ir vairāk tāds, par procesu, bet komunicēt man patīk. Un man liekas, tieši caur komunikāciju var arī panākt to rezultātu. Un tieši caur precīzu komunikāciju cilvēkam precīzi izstāstot lietas, dodot precīzes, tā kā varbūt norādes, liekot viņam justies ērti, arī tur iepazīstinot ar situāciju, jo, piemēram, veicot privātās fotosesijas cilvēkiem, kuriem tā nav ne ikdiena, šī vide ir pierasta, un viss tur fotostudijas gaismas, make-ups, mat arī jau drusciņi ir jau satraucoši, un viņš jau nav savā komforta zonā. Caur sarunām, caur tādu iepazīšanos arī likt viņam justies ērti, un radīt to uzticēšanās sajūtu un radīt viņam sajūtu, ka man tas ir svarīgi, kāds būs rezultāts, un es šeit neesmu atnākusi izklaidēties vai paņemt tikai viņa naudu. Un godīgi sakot, es vienmēr tā kā vispirms esmu pati sev tas kritiķis par to rezultātu. Ja man viņš patīk, tad būtu jābūt diezgan arī patiks tam cilvēkam, klientam, kuru es bildēju, un varbūt visbiežāk tā, ka es pat esmu drusku par daudz kritiķis tam, kad ir jau labi, jau pussoli arī atpakaļ. Tā, kad nevajag varbūt tur vēl slīpēt un slīpēt tieši tajā procesā, bet tas rezultāts, manuprāt, tieši jācer komunikāciju, caur sarunām, caur to sajūtu, kā es lieku justies tam cilvēkam sev pretī. Okay. Bet šīs prasmes, protams, ir tikai, es teiktu, ka daudzo gadu laikā satiekot ļoti daudz cilvēku, saskaroties ar ļoti daudz situācijām, arī nevienmēr pašām foršākajām, bet tās situācijas, kurās ir varbūt bijuši kaut kādi zinām ČP, tie liek pārdomāt, ko varētu uzlabot, vai kas varbūt nebija precīzi nokomunicēts, kur bija kaut kāds caurums izveidojies tajā visā, vai neprecizitāte, un nākošreiz vienkārši darīt labāk, un tā caur katru reizi mazliet augt un uzlabot savu sniegumu un cerēt arī uz labāku rezultātu. Runājot, kur atgriežoties pa tiem ČP un visu tādu lietu, noteikti visu šo garo gadu garumā, kopš tu esi kā fotogrāfa, ir gadījušies visi tādi kuriozi un interesanti atgadījumi. Varbūt tās tev ir kaut kas ļoti tāds interesants palicis atmiņā, ko varbūt būtu vērts izstāstīt. Šis jautājums ik pa laikam ir kaut kur gaisā, un tad man tā liekas, varbūt man ir super garlaicīgi tie visi, tā kā super normāli tie darbi vai tie notikumi, bet vienkārši ir ļoti daudz kaut kas foršs noticis. Varbūt ne tur ČP vai... Es par tiem ČP... kāds ir bijis lielākais ČP? Tāds no profesionāla, tad fotogrāfam izstāst tā, lai, zin kā, lai... nav, man liekas. Nav nekāds tik liels ČP. Pat maziņš ČP. Es tagad domāju, ko es varētu pie maza ČP... par tehniskajām lietām, piemēram, tas būtu ČP, kaut kas tur tehniski būtu tāds, nezinu. Ja neaizmirst atmiņas, kā aizbrauc, vai baterija. Es ļoti cenšos strukturēti, piemēram, arī atbraucot kaut vai naktī mājās no kāzām, tur 3-4, pirmais darbiņš ir pie datora, uzreiz... Ļoti laba disciplīna. Uzreiz likt datorā bildes, tad iet dušā tikai un tad iet gulēt, lai zinu, ka vismaz 2 vietās man jau šīs bildes ir, tad no rīta to vēlreiz pārbaudīt, un es arī, piemēram, nebildēju 2 dienas pēc kārtas, lai nerastos opcija, kad es, piemēram, uz noguruma fāzes varētu radīt šādu ČP, piemēram, kur es vienu karti, piemēram, nebūšu ielādējis, vienkārši tikai tīrais cilvēciskas neuzmanības, kas ir saprotami. Es zinu, kā mēs jūtamies neizgulējušies vai
piemēram, veselu kāzu dienu. Tas ir intensīvs fizisks darbs gan ķermenim, gan arī smadzenēm. Un tiešām var gadīties, ka tu uz tā pārgruma fona vienkārši kaut ko aizmirsti vai noformatē atmiņas. Jā, tieši tā. Tur ir vajadzīgs tikai viens tieši tā. Spiediens. Jā. Un, godīgi sakot, es ar šo negribu dīlot pēc tam ar šādām cilvēciskām kļūdām, tāpēc cenšos samazināt jau saknē jau šo iespēju, kad, piemēram, es kaut kādas savas pārreikināšanās ar varēšanu vai pārreikināšanās kaut kādās savās spējās menedžēt pārāk daudz lietas vienlaicīgi. Ir kaut kāda tāda slavu sistēma jau izveidota, lai es varētu iet mierīgi gulēt ar pārliecību, ka šī diena ir labi izdarīta. Jā. Un kad no rīta nav jāskiem pa galvu, pa kaklu pie nākošā pāra, kur es noteikti nevaru būt tādā pašā kondīcijā kā dienu iepriekš, un tad man šķiet, ka vienkārši nav godīgi pret pāri numur 2, ka es esmu uz 50%, tāpēc 2 dienas pēc kārtas nekādā gadījumā. Tad tu tā gudri plāno to savu grafiku, lai tu dabū vienu dienu vismaz atpūsties starp īpaši lieliem droši vien. Godīgi sakot, es vispār par vienām kāzām vienā nedēļā vairāk neņemu. Okay. Jā, lai tā kā tu attēji no tā lielā notikuma, jo es varbūt par daudz viņā vienkārši eju iekšā arī caur kaut kādu savu personisko pieredzi. Tur es mēģinu dzīvot tam pasākumam līdzi, izlaist viņu tā ļoti caur sevi arī. Un tas var būt vienkārši par daudz, lai tu to darītu ļoti intensīvi, un tad arī tā pārdegšana varētu superstrauji pienākt, vai pat riebums pret šo notikumu kā kāzas, ja vienkārši viņš ir par daudz. Tāpēc es cenšos saglabāt, jeb noturēt to līmeni, lai man nerastos nepatīkams sajūtas ar šo darba žanru, teiksim tā, jā. Es nezinu, vai es apskaužu tos cilvēkus, kas māca 3 kāzas pēc kārtas nobildēt. Vai 4. Vai 4. Kāds tu tajā, labi, varbūt 2. dienu tu vēl vari, kāds tu tajā 3. tu par 4. es vispār nezinu. Jā, un tad kur tur ir klienta vaina? Jā, vai ne? Jā. Jā. Tā kā es saprotu vēlmi nopelnīt, es saprotu vēlmi izdarīt 3 mēnešos, ņemot vērā, kad mums tā kāzu sezona ir tāda, kāda ir, bet kur tur ir vainīgs klients šajā visā, jo sitiet man nost, bet tu nevari būt ar tādu jaudu un tādu atdevi, kā tu biji pirms tam izgulējies, sagatavojies, jo tev ir jāatsvaidzina gan tur tehnika, jau uz to nākošo dienu, gan pašam jābūt pirmkārt svaigam. Tehnika varbūt var vēl nebūt svaigi sagatavot, bet, jo viss jau pirmkārt notiek tevī. Vai gan šobrīd ir arī kameras, kuras ar aizmiegtām acīm var tik spiest, viņas atrod cilvēku, pēc tam tik kadrē un uzmet filtriņu, un viss notiek super ātri, bet, tāda ir man vienkārši personīgā pieeja, jo es gribētu, lai, ja es būtu klients pret mani tā, tāpēc caur tādu prizmu es arī attiecos pret citiem. Forši, gan tāda personīgāko disciplīna ar to visu tehnisko pusi, jo cik es tur, cik es kaut 10 kāzas savos 11 gados, ko es fotografēju, esmu nobildējis, un tad man parasti dators bija līdzi, un tad es pauzēs metu vienkārši cietējos diskos. Drošība. Tā bija, vienīgais veids, kā es tā kā varēju saistīt. Vēl tas bija arī tāpēc, ka man varbūt tās atmiņas kartes nebija tik daudz, un tad man nācās vienkārši tādā veidā izbraukt cauri, ka es pusdienu vienkārši iemet jau cietē diskā un jau sāku jau pa virs jau bildēt, tā kā nākumu. Bet, būt svaigam, tas, man liekas, tieši tā ir tāda profesionalitāte un ļoti forši arī pret attieksmi pret to pāri, kas tev nāks tur, kuram ar kur tev nāksies sadarboties visu dienu. Un es vienmēr ejot arī uzskatu, ka tā ir viņu vienīgā kāzu diena. Fotosesijā vēl var atkārtot, bet mēs šo pasākumu neatkārtosim. Attiecīgi, man no savas puses jādara visu, lai es būtu savā vienīgajā, vislabākajā
Kā tu nonāci vispār līdz kāzas bildēšanai? Es domāju, ka šobrīd, man liekas, cik es tā kā, skatos, tā ir tā liela tava, ikdienas daļa, tajā sezonas laikā. Tā kā vismaz pēc tā profila tev spriežat, jā, ka tev ir tā moda, tie cilvēki, tā kā tās fotos, un tad ir tās kāzas ļoti daudz. Tā kā vismaz... Ļoti mānīgs iespējas tev ir, jo īstenībā es apmēram 5 līdz 7 kāzas nobildēju gadā. Okay. Jā, un tas jau ir. Tas ir ļoti maz. Tieši tā paša iemesla dēļ, ko es jau minēju iepriekš, lai man nebūtu pārsātinājums, lai man nebūtu nepatīkama sajūta, ka ir par daudz, bet manas pirmās kāzas, ko es nobildēju, bija arī manas pirmās kāzas, kurās es biju vispār jebkad dzīvē. Es nezināju, kas notiek kāzās. Jā, un tad es... biju arī tajā pašā Anglijā nopirkusi ar kaut kādu ļoti tālredzīgu skatu grāmatu ar nosaukumu Wedding Photography, kur bija diezgan detalizēti izstāstīts, kas ir svarīgi kāzu bildēšanā. Un tad es tā uz sev uz lapiņas laikam līdz pat sarakstīju. Tātad pirmais skūps ir ļoti svarīgi. Okay. Es tiešām nezināju, kā notiek ceremonija baznīcā, ko tur drīkst, ko tur fotogrāfs nedrīkst. Man likās, ka es tur nedrīkstēšu pat elpot, kādas vēl fotogrāfijas taisīt. Tas bija 2000, man liekas, 7. vai 8. gads, kad man bija pirmās kāzas, jā. Bet visi laimīgi, kāzas tika nobildētas, un tas ritenis arī ievēlās tālāk. Tu, principā, tu nopirki grāmatu, tu izlasīji kaut kāds noteikums, sarakstīji sev uz lapiņas, labs, jo man liekas, Un tas maksāja 70 latus vai eiro, man liekas, jau toreiz bija. Okay. Vai paundi? Nē, tas bija Latvijā. Okay. Jā, un 70 vai 80 tās naudiņas, eiro man šķiet tie bija. Un es biju laimīga. Pirmkārt, to es uzskatīju par pieredzes darbu, bet pieredzes darbu arī nedrīkst darīt bez maksas. Kaut kādai samaksai par to ir jābūt kaut vai. Cik tev samaksāja par pirmajām kāzām? Es saku 78. Man liekas, ka tā grāmata maksās. Okay. Nē, 70 vai 80 eiro bija tās kāzas. Jā. Un tad jūs, man liekas, pēc tam aizgāju uz kādu Andreja Zavacka meistarklasi, jeb tādu tā kā sarunu dienu, sauksim to tā, kur viņš rādīja savus kāzu bildes. Viņš jau, man liekas, jau ceļoja apkārt, jau kaut kur ārzemēs arī bildēja kāzas, un tas likās diezgan aizraujoši. Jā, viņš jau draugiem.lv, man liekas, lika arī tās bildes, un tas viss tāds... Tas veids, kā viņš to darīja, bija tāds kaut kas jauns un nebija, piemēram, kā mēs bijām pieraduši redzēt tur albumos vecākiem, vai tas nebija tik stīvi, tas bija vairāk tā dzīvelīgi. Brīvi, jutekliski. Jā, un tādi, tas bija kaut kas pilnīgi tāds neredzēts, un es teiktu, ka Andrejs varētu būt arī viens no tiem, kas tev iedvesmoja. Mani un arī, es domāju, daudz citus tajā laikā, kas par to kāzu pusi varētu būt zināmā veidā atbildīgs arī, ka tas ir aizvedis uz kāzu pusi, bet, piemēram, es zinu, ka, ir daļa kolēģi, kas uzskata, ka kāzas tas ir, ja bildēt kāzas, tas ir, tāds salīdzinoši zems līmenis, vai kad tas kā nekotējās super. Kaut kādā mērā, ir kaut kāds... Man liekas, ka Latvijā mums, tas ir baigi tā populāra vai var tajā burbulī, kas man tur Instagramā ir. Varbūt, bet ir viena daļa kolēģu, kas uzskata, ka kāzas to nevajag darīt, jo tas tavu prestižu grauj, teiksim, vai tas nerada par tevi nopietnu iespēju kā fotogrāfu, bet godīgi sakot, man caur kāzām ir bijuši viens no dzīves labākajām pieredzēm. Jā. Ja es nebildētu kāzas, es noteikti super daudz lietu vispār savā dzīvē nebūtu pieredzējusi, kaut vai tie paši ceļojumi, vietas, ko es esmu tikai dēļ kāzām redzējusi, apmeklējusi, ēdienus, kurus esmu ēdusi, cilvēkus satikusi kādus. Piemēram, vienkārši unikāla iespēja bija pirms
kādiem 4 vai 5 gadiem, cik tagad sanāk. Viens pāris izlēma svinēt kāzas Itālijā, Alpos. Sākumā bija plāns lielākā lokā Latvijā, pēc tam pārdomāja uz sašaurinātāku ģimenes loku Itālijas Alpos, un viņi man saka, vai es gribētu braukt tur fotografēt viņu kāzas. Es saku, jā, labprāt. Un varbūt es gribu vēl palikt nedēļu kopā ar viņiem un paslēpot. Wow. Bet es nekad nebiju slēpojusi ar kalnu slepēm. Bet man likās lieliski iespēja. Jāsaka, jā. Un es esmu tik priecīga, ka es tam piekritu, jo viss šī nedēļa bija brīnišķīga. Mums arī ar šiem cilvēkiem kontakts joprojām turpinās un arī bildēja viņiem dzīves dažādas notikumus tālāk un bērnus un tā, bet un es iemācījos slēpot. Es iemācījos slēpot, un mēs pēc gada vēl devāmies šajā kompānijā tikai uz slēpošanas braucienu. Bet labs līdz 2. dienai, kad es tādu lēzenu slidinoties salauzu roku. Kā parasti tiem mazajiem tādiem štruntiem, parasti lielākās traumas dabū. Tiešām ļoti muļķīgā situācijā tur tā paslīdēja, bet tāpatās arī tā 2. nedēļa bija super, un man nekad nenāktu varbūt tādas iespējas pretī, ja es teiktu, ka bildēt kāzas ir slikti vai tas neatbilst manam iedomātajam prestižu līmenim, teiksim. Tāpēc es tiešām esmu pateicīga, ka visas šīs pieredzes ir bijušas un esmu atvērta arī nākotnes piedzīvojumiem. Jā, man liekas, redzēt ar to prestižu kāzu bildēšanu un tā tālāk, kāpēc es saku, ka man šķiet, ka tas Latvijā diezgan tā labi kotējās, jo ne fotografi. Pirmais, man liekas, ko cilvēks jautā tev, nepazīstams, tu ir fotogrāfs, tad kāzas droši vien bildē. Parastam cilvēkam šķiet, ka fotografi tikai kāzas bildē, tāpēc man liekas, tas tāds, tad tas ir tāds kaut kāda latiņa, ko cilvēki domā, par to fotografu. Tas varētu būt saistīts ar to, ka cilvēks varbūt visbiežāk ikdienā tieši tādās kāzās arī redz fotografu, jo tas ir tas pasākums, kur viņš ir. Lielākā daļa, piemēram, par reklāmas foto vai par modes foto tā savā dzīvē varbūt nedomā tādā pietuvinātā aspektā, jo vienkārši viņš jau tur nav klāt. Bet kāzās jau, man liekas, vismaz vienreiz dzīvē katrs kaut kādā mērā nokļūst. Un tad viņš tur, tur bija profesionāls fotogrāfs. Bet kāzās ir tiešām arī iespēja to savu burbuli mazliet atvērt un satikt tik dažādus tos cilvēkus un vispār redzēt, kas valstī notiek, ne tikai tur Rīgas mazajā burbulītī, bet cik daudz skaistu vietu Latvijā ir, cik uzņēmīgi cilvēki strādā, par kuriem neviens daudz varbūt nerunā, neraksta ikdienā, kurus mēs neredzam Instagramā, kur skaļi nebļaustās par sevi vai par saviem darbiem, bet tiešām strādā fantastiskas lietas un to teritoriju ārpus Rīgas uztur arī kaut kādā tādā foršā līmenī, jā. Tu stāstīji par to Itāliju. Tie bija latvieši, kas jā. Vai tev ir nācies bildēt arī ārzem pāris? Miksēti. Jā, vairāk ir miksēti, kad viena puse ir ārzemnieks. Okay. Es vienkārši domāju, kāda tā pieredze, kad tev pilnīgi no citas valsts tevi kaut kā atrod kaut kādā veidā, nezinu, caur sociāliem vai caur pazīšanos, kāds kaut ko iesaka, un tad tu brauc, un kāda tā pieredze. Man bija vienas kāzas Norvēģijā, kur bija arī abas puses puisis Norvēģis un meitene no Āzijas puses, jā, bet tur man sanāca nokļūt, jo viens kolēģis netika veselības problēmu dēļ, un tad tur vajadzēja pēdējā minūtē ielikt. Tas arī bija ļoti superīgs pasākums. Es īstenībā super priecīgi, ka tur nokļuvu, jo redzēt, kā Norvēģijā, cik sirsnīgi tas viss bija arī, un tādā ļoti neiespringtā, piemēram, Latvijā tas ir tāds arī zināms jau šauskāzes, un tāds iespringums uz dekorācijām, uz tādu to
kāzu iesaiņojumu, sauksim to tā. Un man ļoti, ļoti patika, ka, piemēram, Norvēģijā šajās kāzās arī bija baznīca, bet tāda ļoti lakoniska gatavošanās no rīta, ļoti lakoniski viss tur baznīcā, kā bez pārspīlēm. Un tā vakariņu svinība daļa bija uz tādas tā kā klints ūdens vidū, maziņš restorāniņš, bet viņš nebija tā kā neizdekorēts kaut kā īpaši, vai tur nebija salūts, lampiņu drudzis pēkšņi uztaisīts tajā vietā, mežonīgi ziedu kalni, nekas tam līdzīgs. Uz galda bija vienkārši gaumīgas mazas vāzītes ar dažām puķītēm, bet tas viss izskatījās tik labi, un tas viss bija par tiem cilvēkiem, jo ir reizes, kad Latvijā man šķiet tās dekorācijas nomāca tos viesus, viņi viens otru neredz, jo viņas ir super augstu. Jā. Un gan nobildēt grūti, gan arī, piemēram, mēs šobrīd viens otru neredzētu, jo starp mums būtu tāda milzīgs puķipots, un te būtu tāda ļoti kupla viss tā un augstu līdz pašai lampai. Protams, tas izskatās skaisti, bet tad mums vienkārši jāsaprot, vai šis mums ir par dekorācijām, vai šis mums ir par cilvēkiem un tām emocijām. Un, kaut kāds balans varbūt jāatrod tajā visā, bet ir forši redzēt, kā katrā vietā varbūt uz tām kāzām skatās, kā pieiet, kas kurā vietā arī varbūt ir akcenti un kas ir tās vērtības, piemēram, arī tajās kāzās, uz kurām viņi balsta šīs svinības, jā. Ok, tu stāstīji par to, ka tevi sākumā ļoti iedvesmoja Andrejs Zavackis. Varbūt, kas ir tavi lielākie iedvesmas avoti tagad šajā laika periodā? Vai arī tu jau esi tagad tādā līmenī, ka tu apskaties kaut ko, bet tur jau vairāk īsti. Varbūt tās ir citas lietas, kas tev iedvesmo, ne gluži fotografi, bet varbūt tās, nezinu, tu skrienot iedvesmojies. Īstenībā es skrienot arī iedvesmojos, jā. Vasarā es sajūtu kaut kur nopļautas svaigas zāles maža, kur ir dažas stundas saulītē pastāvējusi, un tad ir tāda tveicīgs tas gaiss, un tad skrien cauri. Un tas vienkārši viena no pasaules labākajām smaržām šī tikko svaigi pļautās zāles smarža, kas ir mazliet saulē pastāvējis tāda. Es tur vienkārši gaidu, kad atkal būs šāda iespēja. Varbūt skrienot vairāk sanāk tā kā iedvesmoties arī noteikti, vai izdomāt kaut kādas lietas, ko tu gribi darīt, vai kā tu gribi izdarīt kaut ko, piemēram, nezinu, tur sēžot mājās un darot, tev kaut kas neiet, nerisinās, bet izskrien, un tu saproti jau, vai tev tas viss sāk sanākt, kā tu vēlējies. Bet, piemēram, no fotogrāfiem, es nesaukšu nekādus tur konkrētus vārdus. Protams, es ļoti daudz ko skatos internetā. Jā, tieši par to es gribēju tikai saprast, vai tu tā kā joprojām čeko, kas tur notiek. Jā, man liekas, ir visu laiku jābūt atvērtam skatam, un gan trendi mainās, bet tas, ko es priekš sevis esmu sapratusi, ka es nemeklēju tā kā visu laiku, tagad man vajadzētu darīt tā, jo tas ir modē. Patiesībā es esmu sapratusi, ka tieši vajag darīt tā, nevajag darīt tā, kā šobrīd dara visi, vai kaut kāds liels daudzums cilvēku. Piemēram, kaut vai par tām pašām apstrādēm ir ik pa laikam kaut kādas viļņveidīgi tādi uzplaiksnījumi par krāsu, kaut kāda tendence, vai desaturētākas bildes, vai tur košāks, vai dzeltenāks, vai, teiksim, ir kaut kādi tādi, vai filtrs pēkšņi kāds ļoti populārs ir nopircies visiem, un tad... Filtrs? Kādus vairākus gadus neesmu pirkusi. Nopirku un izmanto vairākus gadus. Tieši tā. Ir jāstrādā ar to, kas ir, nevis visu laiku jāskatās un jācer, ka laimīgā zeme ir tur, kur tevis nav. Tāpēc es tā vispār vairs neko... Es mēģinu tā kā ar savām prasmēm panākt to, ko es redzu, kas man patīk. Protams, vislabāk, jo man gribētos, lai man pa $100 būtu iespēja nopirkt tādu burvju nūjiņu un visi tieši tā, kad es tik uzklikšķinu un viss, izskatās tieši. Bet būsim godīgi, kad arī tie filtri daudz, ko mēs redzam internetā,
viņi tiek parādīti labos gaismas apstākļos, uz labiem ādas toņiem. Pie mums Latvijā daudz, kas šeit tā nestrādā, gan dēļ gaismas leņķa, gan arī varbūt mēs esam tur bālāki vai zilākās ādas toņos. Nav tāds maģiks, ka tu vienkārši nopērc, uzliec un izskatās tieši tā kā Kalifornijas Golden Hour gaismas stundā. Tāpēc es mazliet stāvu pie zemes un nesapņoju vairs par šiem brīnumiem, kad iztērējot vienkārši kaut kādu naudas summu, man būs tieši tā. Tāpēc es mēģināju. Man liekas, daudzi neņem vērā, ka viņš ierauga tur, uz kaut kādas tādas bildes foršas, tur uzliks tas presets, es nopirkšu, uzlieku, kas vispār neizskatās, un tad tur nabags tas, kurš ir kaut ko ielicis tur tirgoties, tad viņam tur jādīlo ar visādiem šitiem brīnumiem. Jā, ir jāņem apstākļi vērā, kad tas nestrādā 100% tieši tā, kā tas ir parādīts. Un arī, ja ir kaut kāda filtra nopirkta, viņi tāpat visi ir jāpāregulē pa savam, un beigās es arī sapratu, piemēram, kādus 2 vai 3 dažādus nopērkot, ka es viņus visus regulēju ļoti līdzīgi, neskatoties, ka viņi ir pilnīgi dažādi. Tā kā ir kaut kāda tā sava savs tas redzējums vai tā sajūta, ko tu gribi panākt. Tie pirktie vairs nav īsti pirktie, bet tie ir tavēji. Viņi ir modificēti un man liekas, galvenais, ka es esmu apmierināta ar to rezultātu, nevis ar to filtru, ko es esmu nopirkusi. Tāpēc uz to vairs iespringuma nav. Krāsas vispār ir ļoti svarīgs faktors tajā apstrādes procesā, ko es daru, kur es pavadu laiku, kur arī tas lielais laiks apstrādē aiziet. Tā kā, lai tur to bildi tādu harmoniju dabūtu, tas nav tikai viens klik. Tur, piemēram, Tu visus savus bildus pati apstrādā no A līdz Z? Jā, man nav nekāds retušētājs pagaidām, un arī neesmu tā ļoti par to nopietni domājis, jo man godīgi sakot ļoti patīk apstrādāt bildes, kas arī ir varbūt tāds netipisks pieejams. Es zinu, ka daudz labprāt to nedara paši un meklē iespējas, un, protams, laiks aiziet ļoti daudz. Varbūt es savu dzīvi esmu arī pavadījusi lielāko daļu Lightroomā un Photoshopā, bet tas rezultāts man joprojām ir svarīgs, un tās stundas netiek žēlotas. Tu tā skrupulos pie tam apstrādes procesam. Tā kā, vai tev ir tā, Nē, rītīgi, tu vari sēdēt visu dienu tur pie bildēm? Tā es arī daru, tā arī mana dzīve aiziet. Tā mana dzīve ir aiziet pie tā datora, tāpēc labi ir, kad ir tā izskriešana un tie treniņi, tad ir arī iespēja no viņa atrauties. Bet es teiktu, ka ir diezgan labs balans šobrīd izveidojies jau, un arī plānošanā jau ir kaut kāda tāda skaidrība. Un, godīgi sakot, vispirms šobrīd mans uzsvars ir, piemēram, lai es dienā varu izpildīt savu treniņu. Un tad tu sevi lietas pirmajā vietā. Es cenšos likt, rūpēties par sevi, par savu veselību. Tikai tad jau arī tas vispārējais notiks. Jo, ja manis nebūs, tad arī nebūs rezultāti vispārējā, Tāpēc man ir jārūpējās pirmkārt, lai gan fiziski, gan mentāli ar mani viss ir okidoki. Un tad man ir gan prieks fotografēt, gan prieks apstrādāt. Un tā enerģija, man liekas, ko es tajā ielieku, arī atspoguļojās tajā rezultātā. Jo, ja es labi nejutīšos, tad rezultāts noteikti to parādīs kādā brīdī. Un tad viss ies uz leju. Jā. Kāds viena puse, otra ir šie te modas fotošūti un kampaņas visādas. Izstāst varbūt tās, kā tu nonāci līdz tiem lielajiem klientiem, kāds bija tas tavs ceļš? Tā kā uzreiz, vai tev uzreiz tur pieklāvēja žurnāli, kādu klases lienu mums te vajag nobildēt? Es varbūt vairāk viņu sauku par tādiem portretu, tādām portretu bildēm, jo tā mode varbūt tas būtu baigi skaļi saukts. Tas, ir viņas klātbūtne, bet varbūt tie vairāk būs tādi, jo pat bildējot modi, es joprojām koncentrējos uz to cilvēku, lai viņš ir tāds, kad arī tā drēbe uz viņa ir, kaut kā gribās nopirkt arī šo drēbi. Jo
Un varbūt tad tas nav vairs tik ļoti fashionīgi, cik kaut kā tā samiksēti jau sanāk. Bet, jo, protams, ja drēbi izskatās labi, bet cilvēks ir aizdomīgs. Jeb, tā kā izskatās vienkārši, ka es neesmu ar viņu komunicējusi, un viņš vienkārši vai izskatās slinki vai aizmirsts šajā te procesā, tad, man liekas, tā bilde nestrādās. Tāpēc man ir vispirms jāstrādā ar cilvēku un tikai tad ar to drēbi. Tāpēc man, piemēram, ļoti patīk strādāt ar Hēbi, ar bērniem, kur ir šis neparedzamības faktors ļoti liels, jo bērniem ir savas sajūtas, ko viņi darīs šajā brīdī, un man tieši ļoti patīk būt tam medniekam, kas nomedīs to pārsteigumu, ko viņš izdarīs, vai caur kaut kādu savu ierosinājumu izraisīs viņā to darbību vai emociju, kas padarīs to tādu mazu wow efektu iedos, ko mēs nebūtu varējuši inscenēt, gribot, vai kad tieši tas nometītais moments būs tas, kur saliksies gan drēbe, gan tas modelis kopā. Jā, tāpēc ar bērniem ir forši strādāt, jo pieaugušie jau ir zināmā mērā diezgan sasaistīti un ar saviem tādiem priekšstatiem, kā viņš grib sev parādīt un arī redzēt, protams, ja ir profesionāls modelis, viņš šo te paliek malā, tās savas ambīcijas kaut kādā mērā par savu izskatu, bet ja ir darbs ar teiksim tā, neprofesionālu modeli, kurš par to, kas nav, piemēram, no aģentūras vai kas vienkārši ir cilvēks, viņš vispirms gribēs izskatīties labi. Viņam būs grūtāk, varbūt, tur, nezinu, taisīt dīvainākas pozas, vai viņam tas liksies, kā tas tagad izskatīsies. Man šis neizskatīsies labi, bet tas jau nav par to. Mums ir bišķiņ cits tas fokus šajā gadījumā. Jā, ja mēs jums, piemēram, ja es taisu šim cilvēkam privātu fotosesiju, tas būs citādāk. Tad mēs neskatīsimies. Tad es, protams, skatīšos, lai viņš pirmkārt izskatās tāds, kā viņš sev patīk. Bet, ja tas ir, piemēram, zīmolam un ir neprofesionāls modelis, bet viņš sevi grib parādīt vienkārši skaisti, ja tā kā viņš sev patīk, tad tas uzreiz ļoti apgrūtina to darbu. Un tad arī, tāpēc, piemēram, ir jāsaprot, kur mēs izmantojam profesionālus modeļus, kur mēs izmantojam draugus. Tas atkal ir, protams, komunikācijas darbs. Ar pasūtītāju izrunāt šīs lietas. Iespējams, pasūtītājs teiks, ka man ir ļoti forša draudzene. Es viņai varētu arī nemaksāt, jo viņa ir man draudzene. Un viņa parādīs, piemēram, šīs te manas vēlamās lietas. Bet kāds būs šis te viss process un vai fināla rezultātā vai gala rezultātā ļoti pat necietīs tas produkts uz pārdošanu, jo viņš netiks parādīts tā, kā viņu vajadzētu parādīt. Būs vienkārši būt samocīts, vai vajadzēs izvēlēties nelabākās bildes, jo modelei patiks tikai tās, kur viņi izskatās tā, kā viņi izskatās, bet drēbes tur varbūt vispār neizskatās. Šis viss process kļūst uzreiz daudz samocītāks. Tāpēc, ja mēs varam izvairīties no šī visa un to padarīt maksimāli ērti strādājumu, ērti, ātri, jo arī bieži vien ātrums ir svarīgs. Tur, kur ir liels apjoms, mums nav iespēja katram izčubināties. Un kad vienkārši ir jāizdara tas, kas ir jāizdara, tur arī nodara kaut kāds fiziskais izturīgums un arī mentālā kapacitāte, jo arī smadzenes šādā procesā, kur tev iet daudz cilvēku, daudz lietu, ātrā tempā, tu vienkārši daudz ātrāk arī nogursti. Tāpēc... Tev tādos lielos šūdos ir kaut kādi asistenti palīgā? Tikai, piemēram, es teiktu, ka Hēbe ir vienmēr ļoti gana liels apjoms, mums jāizdara, un mēs arī daudz izdarām, salīdzinoši mazas stundās. Komanda iesaistās no uzņēmuma puses arī. Mēs tur varam iztikt bez asistentiem, bez asistenta mani, jo tur ir gana liela tā komanda, kas arī pati iesaistās un palīdz, ja man kaut kas nepieciešams ir. Bet ir ik pa laikam cilvēki, kas labprāt asistētu, bet ja es uzņemos asistentu, tad man ir arī jāuzņemas atbildība par viņa veikumu, man ir jāzina, kāds ir šis cilvēks, vai viņš, teiksim, tā ir gan adekvāts arī procesā,
piemēram, jūt situāciju, kur viņš tā kā... jo cilvēki ļoti dažādi. Viņi daudz ko runā, daudz ko saka, varbūt kaut kādas pilnīgi liekas lietas, un tu no asistenta sagaidi vienu, bet viņš pēkšņi dara savas kaut kādas... Par asistentu tu droši vien vari ņemt cilvēku, par kuru tu esi pārliecināts, un kurš tev neradīs apgrūtinājums tajā situācijā, kur tev jau ir nopietnas lietas jāizdara un nopietnas apjoms jāpaspēj. Bet pagaidām varbūt man nav tāda tik liela darba, kur asistents būtu bijis ļoti nepieciešams. Bet ir bijuši pāris kāzas, kur ir bijis nepieciešams otrs fotogrāfs, bet es viņu nesaucu par asistentu. Kad vienkārši liels viesu daudzums, un tad pāris vēlās, lai, ja, piemēram, ir situācija, kuras esmu ar pāri prom, tad, lai otrs paliek ar viesiem, vai arī vēl vakar gaitā, mēs varam to visu sadalīt uz 2 daļām, lai vairāk tie viesi tiek sabildēti. Tur jau arī tev jāatrod tāds cilvēks, kuram tu vari uzticēties un kurš nobildēs... ja tāpat droši vien ne, bet līdzīgi, lai nav tā, ka tur atšķirās. Uzreiz, ka var redzēt. Bet šādos gadījumos beigās tu esi kā galvenā, un tu arī pēc tam bildes apstrādā viss. Ja ir bijis dažādi. Ir bijis, ka mēs esam... Ir arī bijusi situācija, kad pāris nevar izvēlēties no 2 fotogrāfiem vienu, tad ir 2 līdzvērtīgi fotogrāfi. Situācijas ir tiešām bijušas ļoti dažādas. Man visas ir patikušas, godīgi sakot. Ir ļoti forši arī strādāt divatā ar kolēģi. No vienas puses varbūt ir tā sajūta, ka mums tā kā būtu jāsacenšās šobrīd, kurš tad uztaisīs. Mēs nevarējām izvēlēties vienu, tad tagad parādiet, kurš tad no jums ir labāks. Bet, godīgi sakot, tā jau ne. Protams, arī jājūt, lai tu netraucē viens otram, tu nesāksim tur grūstīties, kaut ko cīnīties par kādu kadru, kaut kā tā jūtot vienam otru caur cilvēcību, caur sarunāšanu. Katrs dara labāko, ko var, un... Tu tādā veidā arī strādā. Jā, tādā veidā arī strādā. Zini kā, fotografija ir viens ir tas, ka tas tā kā tāds psiholoģisks kaut kāds faktors, tev tur jābūt ir, kaut kādā mērā tādam rūdītam un jāmāk runāt ar cilvēkiem, ja tas ir tā. Bet fotografija ir liela tāda, tehniska zināšana kaut kādā mērā. Kā ir ar tevi, teiksim, tu seko līdzi, kas notiek, kādi jaunumi tur, kā mainās tur kaut kādas tehniskās lietas kamerās. Mēs kaut ko bišķi ieminējāmies par to tehnisko, kā tur attīstās un tās kameras, bet, teiksim tā, vai tu turi roku uz pulsa un seko līdzi tam visam? Godīgi teikšu, baigi, ne. Okay. Tas man laikam ir sekundāri. Drīzāk es skatos un domāju par to, tātad es esmu kādus 2 gadus ar šo kameru strādājis, man drīz varētu būt nepieciešamība pēc jauna vai jaunām kamerām, jo bildējot kāzas, tev ir vismaz 2 kamerām jābūt vienmēr līdzi. Jā. Tu bildē uzreiz ar 2? Jā, okay. Jā. Patīk apgrūtināt sevi. Man liekas, tas tā pilnīgi normāli. Es skatos, cik forši ir, cik ērti izskatās, ka tev ir tikai šī viena kamera rokās vai plecā, bet man kaut kā ļoti automātiski jau uzliekās abas, un es zinu, ka es būšu tāda fleksibilāka šajā situācijā, kad man ir kaut kas garāks, kaut kas platāks, lai kā arī tas neizklausītos bez konteksta, jā. Un tas ir bišķiņu uzrauc viens plecs, jo tu tur mēģini turēt. Tev nav tās, man nav arī hold fastu, varbūt vienīgajai Latvijā. Nē, man liekas, vairāk bildē tās lentes tur pārāk šitā tie hold fast jau tā kā ļoti atvieglo. Jā, mugursomu iekar. Mans apsvērums, kāpēc es viņas nelietoju, man šķiet, ka man apģērbs tur savilksies tā, un es neskatīšos tik labi, un es esmu es esmu gatava tā kā pieciest šo vieglošu slīdēšanu no pleca, jo ik pa laikam un matu raušanu kameras siksnās, bet pat esmu izvēlējusies tā, pati arī ciešu. Bet
vakarā varbūt kaut kādā brīdī tur viena kamera, otra vairāk, bet pa lielam man visu laiku ir viena kamera plecā, otra strādāšanai. Un man liekas, ka nedrīkst vispār iet uz kāzām ar vienu kameru, jo man bija viena situācija dažus gadus atpakaļ, kad ierodoties uz kāzām, pašā kāzu rītā viena kamera nobruka. Tu esi tā kā dzirdējis par to, tu esi lasījis par to un katru reizi domā, tas tiešām ir tik satraucošs moments un, protams, ik pa laikam jau kolēģiem tā notiek. Un tad, kad tev tas pašam notiek, tas ir tāds moments, kad vienkārši pirmkārt tu nesaproti, ka tev viņa vēl ir īsti saplīsus. Tu netici tam. Tas tā kā prāts atsakās pieņemt, ka tiešām tev kamerai tikko beidzās slēdzes. Tu vēl mēģini un cīnies. un kaut kāda tā. Un es noņemu nost to objektīvu. Un kaut kā tur tā skariņa tā plivinās. Un es vēl joprojām neticu, ka tiešām viņš ir saplīs. Vai tik tā jau nebija arī iepriekš? Bet, labi, tu arī nevari izrādīt šo satraukumu šajā brīdī, jo tur pat ir līgava. Un viņai jau tas ir satraucoši visu šī diena, un tagad vēl es atnāktu un paziņot, man viena kamera ir nobrukus, visa diena ir sabojāta, ko man tagad tālāk darīt? Man ir jāturpina būt tajā pašā savā lieliskajā formā, kādā es esmu ieradusies. Un var arī, un cerēt, ka arī otra kamera neizdomās to pašu izdarīt. Bet, tā diena bija jānobildē ar vienu kameru, un, protams, arī ļoti negribējās visu laiku mainīt tos objektīvus, un tad pārsvarā ar 35 mm. Zelta standarts. Bet var izdarīt, ir nepierasti sākumā, un tu joprojām kaut kur te uz pleca jūti to balstiņu, kas domā, vai tiešām viņa saplīsa, Jā, varbūt. Jā, bet viņa bija saplīsusi, diemžēl. Nepatīkam pieredze. Igaunijā tikai var Nikonu salabot. Jā. Tad bija šis brauciens uz Igauniju jātais, un pagaidām man ļoti patīk Nikon. Mēs sākām šo jautājumu. Ja kādu interesē, ar ko Liene bildē, tad Liene bildē ar 2 Nikon kamerām. Kā tu nonāci pie Nikona? Arī ļoti interesants stāsts. Paldies kāzām. Jo bija Canons. Jā, man tev ir liels skatmiņi. Vai tu klausies? Nē, tu dzirdi, jo ir kas klausās, bet nedzird īstenībā. Bet tu esi sadzirdējis, ka man bija Canons. Un dažus gadus arī, īstenībā jau kāds 10, man liekas, patiesībā nostrādāju ar Canonu. Un tad bija viens brīdis, kad Nikon rīkoja tādu ikgadējo kāzu un laikam arī pat portretu foto konkursu Tallinā. Viņš katru gadu mainījās, bija gan Rīgā, gan Tallinā, gan Viļņā bija tas gala pasākums. Tas bija superīgs pasākums. Tur savācās, piemēram, no Latvijas mēs vesels autobus devāmies uz vai nu Viļņu vai Tallinu. Tas bija reāls tusiņš uz 2 dienām. Tikai fotogrāfi. Okay. Kāzu fotogrāfi? Bija arī ar portretiem. Okay. Bija portretu kategorija un bija kāzu fotografi. Un tas bija ritīgi forši un interesanti, jo, piemēram, pa dienu tā tad notiek, mēs sežam zālē, uz ekrāna iet bilde, kas ir tikusi uz tādu kā finālu. Un tur sēž žūrijas locekļi, viņi vērtē ar punktiem, kaut ko arī varbūt pasaka. Un bija ļoti tāds interesants iesaistošs process tādā konkursā, kā tāds notiek. Un vienā no šiem gadiem mana bilde uzvarēja. Yes! Yeah! Un balvā bija 3000 eiro, kas bija jāiztērē Nikon tehnikā. Labs! Un tā es veselu gadu nobildēju ar vienu Nikon kameru un vienu Canon kameru, jo būtu ļoti tā kā vienkārši, ja man būtu uzreiz abas kameras Nikon vai, piemēram. Jā. Kāpēc gan nepačakarēties bišķiņi un nesarežģīt sev dzīvi, kad vienā plecā ir Canons, vienā ir Nikons. Nu, kā tas bija? Jo atceramies, ka Nikonam viss ir uz otru pusi. Viss uz otru pusi. Pareizi. Viņu uz otru pusi. Un pogas ir citādāk, bet tas taču tikai attīsta maņas. Jā. Un ja var tā, tad pēc tam jau dzīve kļūst tikai vieglāka. Tad, kad es tiku līdz 2 Nikoniem, tad jau tas jau bija tā kā bērnam atņemt konfekti, strādāt ar 2 Nikoniem, bet
Nu jā, tagad, tad, nu. Kurā brīdī tu saprati, ka tev tomēr tas Nikons labāk patīk nekā tas Canon? Nu tad, kad pirmkārt Nikon bija man jaunākā kamera, Okay. un vienkārši vajadzēja atkal tur vai nu piekrāt, vai kaut ko pārdot, droši vien tā kā tikt no tā Canona. Nu jā, un tad tas vecais iet, protams, pirmais prom. Nu jā, un tad vienkārši laikam nopirku vēl vienu tādu pašu Nikonu, jo vislabāk ir strādāt, ja tev ir 2 identiski komplekti. Jā, man liekas, pēc tam, ja tev ir 2 dažādas sistēmas, viņām tomēr bišķi tā tās krāsu renderēšanas atšķirās. Būsim godīgi, jau ar objektīviem atšķirās. Ir jau atšķirība, vai tur 35-nieks, piemēram, man bija viena brīdi Sigma 35-nieks, bet es vienkārši nevarēju pastrādāt, jo viņa bija tik violēta. Un tad, lai dabūtu to vai nu Nikon vai Canon, to, piemēram, 50-nieku kaut kādu to sajūtu, lai līdzīgi tas izskatītos. Objektīvs jau nebija slikts, bet tieši tas violētīgums man ļoti... Un arī aberācija jau tu saproti, kad ir daudz... Nu, tās tehniskās lietas sāk līst ārā, kas tev tā kā sarežģīja. Un es vispār neesmu uz tehniskām lietām. Jā. Bet, laikam, bišķiņ tomēr... Jā, var just pamatīgi īstenībā, ja tev ir 2 kameras uz vienas, ir kaut kāds Canon stikls, un tad ir tā Sigma, kas ir tikai ir foršs stikls. Jā, pats cenā. Pirmkārt, cenā labs stikls, bet tad, kad kaut kā tu iedziļinies, tad jau gribās visu. Jā. Nu jā, un tad tu arī redz to atšķirību, ka tev bišķi vairāk jāpačakarējās, kamēr tur pēcapstrādē, tur tas viss, tas nianses tehniskās. Tāpat jau pietiek, ko tur darīt, lai vēl mēģināt tādas lietas, varbūt, ko tur atrisināt pārējot uz Nikon tehniku. Nu jā. Nikons foršs, esmu apmierināta. Varētu nebūt man liekas, viņš pat dārgākais sanāk beigās. Tu bildē ar bezspoguli tagad vai vēl joprojām spoguļu kameru tev ir? Man ļoti grūti bija pāriet uz bezspoguli, ilgi turējos. Kāds bija iemesls? Nu, tā kā par digitālu tas viss likās, jā. Sony tā kā mēģināju vairākas reizes, un es saprotu, man taču ar telefonu ir tieši tāda paša attēla. Es atvainojos. Visiem Sony faniem. Bet kas, protams, man ļoti patīk skatīties, kā kolēģis ar Sony, kā jau es minēju, gandrīz ar aizvērtām acīm, galva ir pagriez uz otru pusi, un viņam kamera jau ir atradusi to galveno objektu, acīs ir asums. Viss tieši tā kā vajag, bet neaizturot telpu, tā kā, čilīgi strādājot, un tas man likās foršs iemesls, bet man liekas, tomēr tas attēla estētiskums uzvar, un es varu arī neelpot uz to sekundi, noturēt to slēdzi, bet galvenais, lai attēls ir tieši tā, kā ar kuru man pēc tam ir bauda strādāt. Šobrīd man ir viena bezspoguļa, viena spoguļu kamera, un tad vēl, šovasar es vēl nopirku Leiku, lai būtu vēl cita sistēma tajā visā, un tā kā liels meitenes rotē lietiņa. Jā, un kā tev patīk Leika? Man patīk, man ļoti patīk, viņa gan vizuāli patīk, arī viss tur tā neplānoti sakritā, bet acīm redzot tā vajadzēja notikt, un es nebiju plānojis, ka tik ātri, bet super, kā jau parasti, kad ļoti kaut kā tā doma iedegās, tad neplānot lietas salikās, bet diemžēl. Tur viss vēl nav tik rožaini. Ar Leiku es arī visu vasaru daudz nostrādāju, arī kāzās ņēmu līdz. Par šitā, tā nav brīvdienu kamera, tā ir pat darba kamera. Nē, vispār nē. Daudzas fotosesijas nobildēju, ļoti patīk krāsas, ādai ir fantastiski toņi. Un tad man bija rudenī ceļojums, kurā tad beidzot ņemšu savu ceļojumu brīvdienu kameru līdzi. Un cilvēks, kuram ļoti nepatīk update, tas esmu es, kurš neko neupdateto, burtiski, lai tikai nedod divus nesajuktu mana ierastā kārtība vai kaut kas tur nepamainītos, līdz pēdējiem velku ar visiem updateiem. Updateos dažas stundas pirms ceļojuma aplikāciju un softvēriņu Leikai. Un vienkārši viss nobruka. Viņa saplīsa. Nē. Viņa saplīsa. Viņa šobrīd ir jau 2 mēnešus Vācijā. Un tur ir kaut kāda lieta softvērā, ko viņi risina. Un
Es ceru, ka mana mazulīte drīz būs mājās. No. Es viņu ļoti gaidu. Jo viņa mani dzird, lai brauc uz mājām. Jā. Bet var notikt arī tā, ja mēs runājam par updateiem. Tikai viens updates un diemžēl, jā. Vienkārši kaut kā neaizgāja kaut kas, nesaslēdzas. Viss vairs nevarēja ieslēgt. Tehniski viņai viss ir kārtībā. Jā. Kaut kas ar to software. Tā ir tam laikā. Jā. Labi, tas joks. Tīri teoretiski es arī vēl tā nevaru saprast, kā varēja tā gadīties, bet ok. Jā. Piemēram, man tuvu sistēma ir Fujifilm. Jā, es tā kā ļoti ilgus gadus, es biju arī vienu brīdi novinnējis tur jauno talantu konkursu savā laikā, un tad man tur bija iespēja visas tās tehnikas izmēģināt. Un tur jau kopš tās X100 kameras, pa kur viss internets tagad pēdējos gadus te runā, tas pirmais modelis vispār tā bija kaut kāda revolūcija tajā laikā. Jā, es atceros. Jo tas bija, viņai bija pirmais tas elektroniskais skatu meklētājs, un man liekas, vai otrā vai trešā versija pēc tās pirmās, man bija, es neatceros precīzi. Un tad man tas elektroniskais skatu meklētājs vienmēr ļoti paticis. Tā kā es gan tagad vispār vairs neskatos atstiņā jau ļoti ilgi, bet Fujifilm tehnikai tieši tie update, tas ir tas, kāpēc cilvēki izvēlās to sistēmu ilgtermiņā, jo viņi ļoti ilgi atbalsta tās vecās kameras arī. Viņi visādas features tur pieliek klāt, kaut kāds tur autofokus un tā tālāk tur uzlabo un tā. Un tur nekādas problēmas nav bijis. Un cena arī draudzīga. Ir draudzīgāk, jā. Bet, katram savs arī. Un es jau, man liekas, ar Otto mēs runājam, vai ar Arturu neatceros precīzi. Man vienmēr ar to Fujifilm ir tā. Man rītīgi ar viņu patīk bildēt. Man patīk krāsas. Man patīk tas, ka viņām ir tās filmstoku, tās simulācijas, jā, kuras tu pats vari sastelēt un uztaisīt, kā tev vajag, un tad neapstrādāt var tās bildes. Tad tu vairāk to procesu var izbaudīt bildēšanai, jo dažkārt, ja tu ļoti daudz strādā un tev visu laiku pie tā kompjutera sanāk sēdēt, un tad tev tur tas fans no tās bildēšanas varbūt laika gaitā kaut kur var kaut kur bišķiņš tur pazūd. Tad šāds te veids, ka tev nav jāapstrādā, tu tikai ķer to fanu no tām sajūtām, jā, tas man ritīgi patīk. Vienmēr pa īsu ir tas bijis, ka tu ikdienā strādā ar to full frame. Viņš, protams, ka citādāk zīmē tās bildes, jā, un man vienmēr ir paticis bildēt ar ļoti atvērtu diafragmu, jā. Un tas F2 uz kropa nav tas pats, kas uz full frame. Būsim godīgi. Un Leikai atkal ir cits atkal krāsa renderēšana un vispārējais. Tad viņi ir lielāki, es arī tāpēc sāku ik pa brīdim uzmet aci, bet es nezinu, vai tas solis kādreiz tiks spērts, bet es skatos. Principā vainīgs ir auto. Viena satikšanās meistarklasē, pāris pamēģināšanas un tā doma bija atdzīvināta. Kaut kā, jā, es sajūtu to kā mazliet savu, bet tad nedaudz atslābu, un tad, kad iznāca tas pēdējais, tad baigi iedegos. Q3, jā. Un tā liesma bija tā kā uz dienu. Jā. Pirmajā dienā vienkārši tikai gāja paskatīties uz veikalu un tad arī tas arī beidzās. tikai paskatīties un pačamdīt, bet veikalā uz vietas nebija demo modelis, ko varētu pat pačamdīt, tad pēc nācās nest uz māju un tad čamdīt. Skaidrs, nevajag, nācās pirkt, nebija varianti. Jā, nekādas čamdīšanas uz vietas nevarēja notikt, bet krāsas brīnišķīgas attēlā. To pat tā grūti vārdos, it kā tu skaties, nav tur tiešām, tā kā dimensiāli kaut kas citādāk kā ar to pašu Nikonu, bet kaut kas tomēr arī ir. Tas sajūts ir citādāk. Bet kaut kas tur, es nezinu. Un tās sajūts ir tas, kas paķer mūs. Tie 28 mm, ar kuriem tev ir jādīlo, tur nav nekāds zooms, un tas drusciņi ir tāds challenge, bet
Bet man patīk kaut kas. Nu, tur ir kaut kas citādāks tajās kamerās ar to fiksētu objektīvu. Arī tas kaut kādā mērā, jā, kā tu saki, ir tas ierobežojums, bet tāpat laikā, nu, man liekas, mums fotogrāfiem tas arī tāds foršs tāds challenge kaut kāds. No? Jā, laikam bišķiņi iespringt, atkal sevi tā, neaiziet tādā, es jau tiešām jau rokas jau pašas zina, kuras tur pogas, piemēram, ar Nikoniem tur darbināt, un tas ir forši. Tev nav jātērē savus resursus, lai tagad domā tā, kas man jāpagriež, vai ko man tagad ar šo kameru darīt. Jo bieži vien varbūt cilvēkam arī liels problēmas ir tas, ka viņš vienkārši savu kameru nepārzina. Tāpēc viņš no viņas nevar dabūt to, ko viņš vēlas ārā, vai viņam varbūt nesanāk, un viņš viņu noliek ātri plauktā, jo viņš vienkārši neiepazīst tos kameras resursus un iespējas. Es zinu daudz, kuri ātri pārdod savus dārgos aparātus, jo vienkārši viņiem nav bijis vai nu pacietība vai vēlme iepazīt. Un tad viņam šķiet, es taču ar telefonu daudz ātrāk to izdaru. Bet visiem arī nav jābūt fotogrāfiem. Tas tā izskatās ļoti varbūt iekārojama, viegla profesija ar labu pelnīšanas un čilošanas kaut kādu kopsaucēju, bet patiesībā man liekas, lai tik ilgi nostrādātu un būtu šajā profesijā, tur ir no kaut kā gan jāatsakās, gan arī jāpieslēdz pacietības, izturības un tāds faktors, ka tev tas arī ļoti patīk, ko tu dari, un ka tu tam esi gatavs gan vasaras ziedot, gan brīvo savu laiku bieži vien, jo vienkārši to tu nevar izdarīt tik ātri, kā tu biji sākumā domājis, un tam ir vajadzīgs vairāk. Jā, tas nav tāds darbs no 9 līdz 6 un aiztais datoru un ej prom. Vai ne? Jā. Mēs nekad nebeidzam strādāt. Īpaši, ja tava darba vieta ir mājās. Jā, vai ne? Nu ko, atbildam uz klausītāju jautājumiem. Mīļākā rubrika visiem. Vecā jaunā rubrika. Ok, paldies pirmām kārtām visiem tiem, kas ir iesūtījuši. Jautājumu nav daudz, bet viņi ir. Un tāpēc mēs ar Lienu kopā atbildēsim. Te gan Lienai ir jautājumi uzdot, bet jebkurā gadījumā. Tātad, pirmais jautājums mums ir no Reiņa Auziņa, ja es pareizi izlasīju. Kas ir tavs šī brīža lielākais izaicinājums foto jomā? Paldies, Reinim, par jautājumu. Ļoti labs jautājums, manuprāt. Izaicinājumi. Profesionālie izaicinājumi. Izaicinājumi. Es domāju, kas man ir izaicinājumi. Kas tam man ir izaicinājumi? Man nekas nav izaicinājumi. Tagad skanēja tā ļoti interesanti. Varbūt tāds šī brīža aktuālais forši nofinalizēt gadu un pēc iespējas ātrāk sākt no 0 punkta, jo šāds brīdis, kad man viss ir izdarīts, nav bijis laikam vismaz 2 gadus, kad ir diena, kad es pamostos un saprotu, man viss ir izdarīts. Tā ir labi sajūta. Šodien var neko nedarīt. Ļauties vienkārši dienā. Tā man nav bijis ļoti ilgi, diemžēl, jo darbs dzen darbu. Jā. Un es nesasteidzu darbus, godīgi sakot. Jā, es vienkārši to nevaru un nemāku izdarīt tikai tāpēc, ka es gribu, piemēram, lai man rīt viss ir izdarīts. Es daru tik, cik tas prasa, bez steigas, bet lai tas ir pirmkārt izdarīts tā, ka man pašai par to nav jākaunas, un man pašai tas patīk, tāpēc, bet šobrīd ir ļoti, ļoti tuvu tas punkts, kad viss ir izdarīts. Yes. Jā, man liekas, man arī ir ļoti līdzīgi. Ir kaut kādi mazie darbi, kas ir jāizdara, un tad mēs varam maukt jauno gadu. Kas tev ar challenge'iem? Man ar challenge'iem? Palikt ar veselo saprātu brīžiem, bet trakais periods, man liekas, ir beidzies, un līdz ar to, tagad ir... tas relaksācijas process sācies, vēl kaut kādi mazie darbi, un tad jau jāmetās jaunajā gadā.
un tur ir savi izaicinājumi gan fotografijā, gan ārpus tās, tā kā, redzēs. Es vēl domāju par tiem izaicinājumiem. Kas tas varētu būt? Es tiešām tā kā mēģinu pieiet lietām ļoti vienkāršot un nesarežģīt, un varbūt tad arī neveidojas tie izaicinājumi, jo, ja tu dari teiksim, tiešām tā vienkārši, nemēģinot izdomāt divriteni no jauna, kādi tur sarežģījumi vai izaicinājumi. Es cenšos nedarīt to, ko dara visi. Nezinu, kaut kādas superaktualitātes tur. Tūlīt viss taisīs 2023. Gada apkopojumu. Es nekad to nedarīšu. Es domāju, ka es to atkal nedarīšu. vai kaut kādas, tā kā atkal kaut ko apņemties. Vai tu to dari šodien, jā, tieši tā. Nevis gaidīt kaut kādu 1. janvāri, un tad es varētu sākt kaut ko apņemties. Man vienkārši liekas, vai tu dari vai nedari, un viss. Nav nesarežģījami sev dzīvi ar to jau tādu tu pārdomājies jau, ka tūlīt man būs jādara tas, un jau izdedz tikai no domas vien. Vai dari vai nedari. Vienkārši atbild pats sev šo vienkāršo jautājumu un ej tālāk, atrod to, ko tu gribi darīt, un tev nebūs jādīlo ar sarežģījumiem, man šķiet. Jā, tieši tā. Pilnīgi piekrītu. Tā, labi, nākamais jautājums. Dana Rollinger jautā, Liena, tu esi kolosāli. Tas ir gan vienkārši, viņi tev grib pateikt, ka tu esi kolosāli, bet jautājums ir tāds, kā būt par super talantu, bet palikt nemainīgi, vienkāršai un vienai no mums. Tas tā kā sanāk, kā kontrolēt to, lai tev galvā nesakāp droši vien vai kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, kā es to tā kaut kā uzsveru. Varbūt. Čau, Dana, paldies tev par labajiem vārdiem. Ļoti priecājos, ka dzīve arī mūs ir kopā savadusi caur foto, protams. Un paldies tev par foršo jautājumu, par vienkāršību un par palikšanu savēju. Es nezinu, par ko varētu sakāpt galvā. Vai par ko varētu kļūt? Nevis par sevi, bet par ko tad citu, ja ne par sevi? Jā, jo, man liekas, nav nekas tik apgrūtinoši, kā izlikties par kaut ko citu. Tas ir arī par to sarežģītību, kā mēs varam sarežģīt savu dzīvi, mēģināt nebūt tas, kas es esmu, mēģināt būt kaut kas cits vai kaut kur redzēts, un taču super labi var redzēt, cik nekomfortabli tu jūties šajā iedomātajā savā ideālajā es. Mēs neviens neesam ne ideāli, bet, man liekas, es gribētu, lai cilvēks būtu tā kā ideāls katrs pats priekš sevis pirmkārt, jo arī šajā foto darbā es saskaros ar tādu sevis savā ziņā necienīšanu, apšaubīšanu, un ka cilvēki sev var veltīt ļoti daudz arī sliktus vārdus, sliktas domas, un tu skaties, un tu to vispār neredzi, to, ko cilvēks par sevi domā un redz. Un, ja man būtu kaut kāda superspējas, vienkārši gribētu iedot to iespēju cilvēkam uz sevi paskatīties tā kā varbūt caur vienkāršāku prizmu. Un, man liekas, mēs esam gana forši, gana labi, gana skaisti, gana lieliski, vienkārši pirmkārt priekš sevis, un ja tu esi ar sevi mierā, tad, man liekas, atrasinās tik daudz lietas, un gan sev, gan arī cilvēkiem apkārt tev dzīve kļūst vienkāršāka. Es nezinu, man tas viss vienkārši tā kā liekas ļoti vienkārši. Tieši tā, viss ir vienkārši. Nekas nav sarežģīti, tik sarežģīti, kā man liekas, mēs iedomājamies dzīvē. Jā, un galvenais nemēģināt būt kādam citam, jo vislabākā versija no tevis var būt tikai tu pats. Jā, jābūt patiesam. Es nevaru būt tu. Tieši tā. Es nevaru būt tavs tur kolēģis, un es arī negribu, godīgi sakot, būt. Man tiešām ļoti patīk būt man pašai. Un ja cilvēki jūtās labi kopā ar tādu mani, kā es esmu, tas ir
tad viņi ir manējie. Bet, ja, piemēram, mums nesapas, tas arī ir ok, un es nevaru būt tā kā uz viena viļņa ar visiem, un tas nav vajadzīgs. Un tas ir normāli, ka tu nevari. Tieši tā. Un tā kā visiem patikt, tas ir tik dīvaina vēlme. Es arī to negribu visiem patikt vai visiem izdabāt. Un, ja kaut vai vienam ar mani kopā ir labi, tas ir jau super. Bet galvenais, lai man pašai ar sevi ir labi kopā. Tieši tā. Jo cik disharmoniski tas būtu. Ja mēs esam mierā paši ar sevi, tad arī vispārējais ir baigi forši. Jā, ka tas miers apkārt ir uzreiz lielāks. Jā, jo tā trauksme rodās no katra mums paša. Vai ne? Labs miegs. Fiziska aktivitātes. Jā, to visu vajag darīt. Tagad jau daudz cilvēku domā, ka es esmu metusi malā fotografēšanu un pievērsies tikai skriešanai, bet tā arī nav taisnība, jo skriešana, lai gan ir daudz, bet tā ir ieplānota viena vai varbūt drusku vairāk stundas dienā, un pat ne katru dienu. Tā kā darbs ir joprojām aktuāls un viss notiek. Forši. Runājot par talantu un šīm lietām, noteikti daudz tevi ir teikuši, ka tu esi tur talantīgi un tā tālāk, un tā projām. Es arī šo esmu saņēmis daudz. Kā tev šķiet par talantīgu fotogrāfu, vai jebkādu cilvēku par talantu piedzimst vai par to kļūst? Dažus gadus atpakaļ varbūt pamanīju, bija tāds white workshops, ko Miks Šēls organizēja. Es biju pamanījis, es ļoti gribēju, bet man kaut kā nesagāja. Tur bija vienu reizi, man arī jāuzstājās. Un tieši es atceros šo punktu par talantu. Un tad, kad es par to veidojot savu prezentāciju, es tieši padomāju, ka es uzskatu, ka, piemēram, man nav teikt, ka es nepiedzimu ar talantu izteiktu vai ka man tas kaut kā vienkārši... Es domāju, ka tas drīzāk ir attīstījies darba procesā caur kaut kādu iekšējo sajūtu, caur pieredzi, caur mācīšanos, caur tiešām pieredzēm, komunicējot, skatoties, darot. Jā, vai ne? Katru dienu darot daudzas stundas, daudzus gadus. Tas man šobrīd arī šķiet tā ļoti interesanti, ka cilvēks, piemēram, arī gribētu šobrīd vai grib uzsākt foto. Viņš nopērk kameru un viņš tā kā ir nedaudz neapmierināts, kad viņš to nedara kā es vai kā kāds cits, kas to ir ļoti ilgi darījis un ka viņam tā uzreiz nesanāk. Un kāpēc arī uzreiz varbūt negrib tā maksāt viņam par to, bet, mīļo draugi, tam ir vajadzīgs prakses laiks, prakses stundas. Es ticu, ka ir kāds brīnumbērns, kurš atnāk, kurš to dara no pirmā klikšķa vai no pirmās darba dienas, bet man tā nav bijis. Es domāju, ka tā pieredze un tas, ko es varu šobrīd izdarīt, ir tikai audzēts, un tas ir tā kā māja uz stabiliem pamatiem. Jā, neviens jau nepiedzimst tur par kosmonautu vai vienalga, tur pa gleznotāju vai vēl kaut ko. Ir, piemēram, varbūt tur ģimenes, kur māksla jau asinīs rita. Bet tas jau arī skatīšanās, pētīšana, darīšana, principā. Darīšana ir talanta auglis. Jā, un es tieši kaut kad nesen domāju, ka fotografija arī ir tāda spēja cilvēku vērot un cilvēku ieraudzīt kaut kādas nianses, piemēram, izšķirt. Un tad es padomāju, kad varbūt man to sanāca tā vairāk praktizēt vai no kā tas ir sācies. Un tad es atcerējos vidusskolu, kur kādus 2 gadus ļoti intensīvi gāju uz naktsklubu multiklubs. Okay. Bet ne jau tā kā, lai izklaidētos nenormāli, bet kas man tur ļoti patika. Mēs tur nevarējām atrasties ar klases biedriem, bet man ļoti patika vienkārši vērot cilvēkus. Okay. Mēs nelietojām alkoholu, mēs dejojām vai vienkārši stāvējām un vērojām cilvēkus. Kaut kādas kustības, nianses, ka tas varētu būt arī tas laiks, kad es, tā kā varbūt neapzināti
zināmas prasmes jau sāku izkopt tajā visā, jā. Jā. Tā ir, tā kā daudzas lietas, man liekas, vienkārši kaut kā pie mums tā neapzināti arī atnāk un beigās izvēršas par kaut ko ļoti foršu. Ko tu nevari ne ieplānot, ne izdomāt uz priekšu, un tāpēc varbūt arī tā ļoti necenšos nenormālus mērķus uzstādīt vai iztēloties, piemēram, kas varētu būt pēc 5 gadiem vai mans 5 gadus plāns, kāds varētu izskatīties. Es vienkārši cenšos būt ļoti atvērta tam, kas nāk pretī, būt pateicīgai par to, priecāties un paņemt priekš sevis to nepieredzēto vai jauno kaut ko, kas man varētu noderēt arī nākotnē un izbaudīt, jā, kad ir bijis, es domāju, cik varbūt šaura sanāk tā dzīves pieredze cilvēkam, kurš strādā visu mūžu vienā kabinetā, par grāmatvedi vai, kur tiešām tu satiec vienu vai divus tos cilvēkus, kas tev ir apkārt, cik mums ir jābūt ļoti, ļoti pateicīgiem par tām plašajām iespējām, ko sniedz šī profesija. Gan satiktie cilvēki, sarunas, vispār, ka mēs varam komunicēt, jo cik daudz profesijās cilvēks vispār nevar sarunāties, nekādas domu, informācijas apmaiņas. Tas viss, ko mēs esam redzējuši, saulrieti, saulēkti, jūras, dīķi, kalni. Es tieši kaut kad nesen sēdēju un domāju, cik īstenībā šī ir privileģēta tāda profesija. Tā kā mums tik ļoti jābūt pateicīgiem, ka tā kā dzīve mums ir iedevusi šo iespēju, jā, visu šo te piedzīvot un tās iespējas. Un ka kāds grib, lai mēs to darām. Tieši tā, nereāli forši. Tas ir brīnišķīgi. Jā, es tiešām arī ļoti novērtēju to. Jā, lai arī, man liekas, tajā profesionālajā darbībā un tajos trakajās stundās varbūt mēs kaut kur varam pazaudēt kaut kādu to dzirksti un to visu, jā, bet jācenšas kaut kādā veidā vienmēr, sev bišķiņu uzdot. Atcerēties, cik slikti varētu būt. Tieši tā, vai ne? Parunājam vēl bišķiņu par darbu. Labi. Tad vēl pāris jautājumu. Par izklaidi. Tu noteikti savas profesionālas darbības laikā esi sadarbojies ar ļoti daudz visādiem uzņēmumiem, cilvēkiem un tā tālāk. Varbūt ir kaut kas, pa ko tu tā kā esi sapņojis, ko tu gribētu sadarboties, kaut kāds tāds sapņu sadarbība, Lienas sapņu sadarbība. Tas droši vien ir arī tas varbūt brands, tas varbūt kāds cilvēks, slavenība, kaut kas, nezinu. Es visu laiku gribu, lai man tā kā piedāvājums pārsteidz, ka es to neesmu gaidījusi. Tāpēc par ko es varētu būt priecīga? Man, piemēram, ļoti patiktu, iespējams, nobildēt kādu Zāras Kids kampaņu. Man ļoti patīk šīs fotosesijas, ko viņi veido, vai Gucci bērnu arī pieaugušo fotosesijas, kad nav tur ierobežojumu vai tādu. Šķiet, ka nav limitu, jā, kad viss ir iespējams. Un, no, piemēram, cilvēkiem varbūt, man liekas, jebkurš cilvēks ir interesants, ja viņš tev izrāda arī uzticēšanos, tas ir forši. Kad mēs abi jūtamies droši. Jo kaut kādā mērā brīžiem tas mans empātijas līmenis ir arī gan palīdzošs, gan mazliet arī nē. Kad es sajūtu, piemēram, tās cilvēka nedrošību, man kaut kā, es to sajūtu, man tas rada mazliet arī stresu, bet tajā pašā laikā es arī šo cilvēku ļoti labi saprotu un spēju iejusties daudzās situācijās, kas... jūtot empātiju, man ir vieglāk viņu izprast un iedziļināties šajā cilvēkā, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai attēlotu viņu maksimāli kā viņu. Ja, piemēram, mēs runājam par portretiem, bet vēl par tām sapņu. Sadarbībā. Es domāju, ka jebkas ir sapnis, ko tev vienkārši prieks ir darīt. Man gribās vairāk arī varbūt atstāt to brīvo vietu šiem sapņu projektiem, jo ir piedāvājumi, bet ir jau aizpildīts laiks.
Un, protams, tie darbi jau ļoti laicīgi rezervējās, bet bieži vien kaut kādas sapņu, jeb foršās fotolietas ir tās, kuras mums vajag rīt. Jā. Bet tādā pašā darba ētikā es nepieļauju iespēju, ka es varētu pateikt tam, kas pirmais nobukoja, tagad teikt, zini, es nevarēšu tev darīt to, jo šeit nāk ļoti forša iespēja man darīt to, ko es patiešām gribu vai sapņoju. Tāpēc vienmēr ir priekšroka tam, kas ir pirmais veids rezervāciju un ar ko es esmu runājis pirmā. Tāpēc, jā, bet ja būtu, piemēram, vairāk laika, kurā tāpēc es kaut kādas mēģinu atstāt arī tās gapus, jeb nelikt ļoti saspringti un bieži. Mēģināšu, laikam vairāk, nevis pagaidām varbūt nevienmēr tā izdodas, bet tas tādā sapņu pasaulē, kur ir vienmēr vieta sapņu darbā. Forši, milzīgs tev paldies par tavu laiku šodien. Ceru, ka bija kaut kas noderīgs. Es domāju, ka noteikti. Gan man, gan klausītājiem un skatītājiem. Varbūt tās kaut kādi pēdējie vārdi. Novēlējumi šajā podkāstā no tevis. Gan varbūt sev pašai kāds novēlējums, gan varbūt kādam draugam, klausītājiem. Es varētu mēģināt cerēt un ticēt. Un vēlēt cilvēkiem būt vairāk viņiem pašiem. Nemēģināt izlikties par kādu citu, jo tas nav tās enerģijas un laika vērts. Jūs esat vislabākie, jūs paši. Un mans jauns mīļākais seriāls, droši vien tu jau esi redzējis viņu, Teds Laso. Neesmu gan. Man likās, ka mēs te pēdējie, kas to skatāmies, bet man ļoti patika viena lieta, ko šis treneris Teds Laso teica savai komandai, ka pirmkārt tev jautāšu, vai tu zini, kas ir laimīgākais dzīvnieks pasaulē? Jeb dzīvu radība. Panda. Viņi noteikti varētu tāda būt, redzot, kā paiet viņas ikdiena, bet šajā gadījumā tā ir zelta zivtiņa, un iemesls ir tāds, ka viņai ir 10 sekundžu atmiņa. Attiecīgi mums ir labi būt kā zelta zivtiņām, jo tad mēs ātri aizmirstam savas sliktās pieredzes. Tas tā kā man ikdienā. Darbā varbūt tas nenodara, bet esam kā zelta zivtiņas ar 10 sekundžu atmiņu un ejam uz priekšu ar svaigu skatu un domu. Ideāli. Super. Labi. No manis es tev varu novēlēt tikai panākums. Paldies. Izturība, veselība galvenais. Jā, veselība. Ļoti foršs, superīgs cilvēks un projekts tev nākamgad. Paldies. Un tiekamies kaut kur ārā. Tu uz riteņa, es kedās. Jā, tu skrien, es mīnu. Paldies visiem, kas klausījās, visi, kas skatījās. Ar jums biju es, Aleks, fotogrāfs Saruns un Liena Petersona pie mums šodien. Paldies. Čau visiem. Čau. Tiekamies atkal nākamajā reizē. Yes.